Sveiki! Šī video virtuve man sauc Žanna. Gatavošu groziņus pildīts ar vistas pastētu. Man vajadzēs kārtaina mīkla, vistas filē, sviests, konjaks vai nu brendijs, citronu sula, sals, pipari. Kārtainu mīklu izrulēju. No tās izgriežu aplišus ar glāzes palīdzību. Aplišus kārtoju formiņās, plānā kārtiņā, piespiežu maliņas. Viducī iebēru zirņus vai nu pupas. Formiņas kārtoju uz plāts. Lieku sakrastētā krāsnī uz 190 grādiem uz kādām 15 minūtēm. Kamēr groziņi cepeškrāsnī, sagatavošu gaļu. Sīkos kubiņos sagriežu filē. Izlaidīšu caur blenderu vai arī gaļmašīnā dažas reizes var. Un pielēju kāds 50 ml vistas buljonu klāt. Tagad lieku klāt vēl sviestu. Konjaku, citronu sulu. Piparu, sāli, jau pēc garšas. Un visu rūpīgi sablenderēju. Vistas filē vārīju ar dārziņiem, sīpoli, burkānu ar pētersīļu sakni. Principā pastēti ir gatava. Viņu arī var smērēt sviestmaizi vai arī pildīt groziņus, bet no sākuma vajadzētu viņu ielikt leduskapī uz kādu pusstundiņu. Groziņi jau gatavi. Zirņus bēru ārā un groziņus atdzesēju. Корзиночки остыли, паштет тоже. Но если он постоит дольше, он станет более твердым в холодильнике, застынет. Pastētu pārlieku konditorijas maisiņā. Ja ilgāk turēt pastētu leduskapī, tad viņš jau, protams, paliks stingrāks. Šādas kārtainas mīklas groziņus var pildīt gan ar siera salātiem, gan ar gaļas salātiem. Tāpat arī var pildīt arī tomātus ar šādu pastētu. Таким паштетом также можно наполнить и помидоры. Очень вкусно. Такая закуска хорошо. Šādu uzkodu var arī labi pasniegt arī viesību galdā. Groziņu pildīt ar vistas pastētu gatavi, lai labi garšo.